Labvakar, mīļie! Gribēju šodien parunāt ar jums un padalīties ar vienu interesantu domu. Man kādreiz tētis uzdeva vienu jautājumu. Teica, kā tu domā, dēls, vai mīlestību kāds uzspiež vai nē? Vai tas ir pareizi vai nepareizi? Es teicu, protams, ka tas nav pareizi. Mīlestību mēs nedrīkstam uzspiest nevienam. Un tas ir nepareizi. Mīlestību nevienu neuzspiež. Mīlestību nevienu neaizskar. Mīlestība nekad nedara pāri. Ja te uzspiež un dara pāri ar mīlestību, tad tā vairs nav mīlestība, bet tā ir vairāk kā uzspiešana, kā iegriba kaut kāda. Ka es tevi mīlu un tagad tu esi man parādā kaut ko. Bet tā nav taisnība. Tētis mūs mīlēja tā, ka viņš neuzspiež nekad. Es savā dzīvē esmu vairākas reizes to izbaudījis. Viņš vienmēr gaida tevi savos apskāvienos. Jā, viņš dod tev saprast, viņš dod tev izjust, ka viņš tev gaida, ka viņš grib būt ar tevi, ka viņš vēlas būt tev līdzās, bet mēs paši izvēlamies, vai būt ar tēvu vai nebūt ar tēvu, vai viņam ar viņu sarunāties vai nesarunāties, vai viņu mīlēt vai nemīlēt, vai viņu piesaukt vai nepiesaukt. Tas ir viss atkarīgs no mūsu pašiem, jo parasti jau ir otrādi. Nevis tēvs pievelk bērnu, bet bērns pievelk tēvu. Tāpēc arī, ka ja bērns ļoti mīl savus vecākus, tad vecāki ir vienmēr atvērti, vienmēr vēl vairāk grib dot, vēl vairāk grib mīlēt tādus bērnus. Un viņi vienmēr pateicās un ir pateicīgi par to, ka bērns viņus mīl. Tur var redzēt tādas ģimenes, kur ir mīlestība, viņi var redzēt attieksmē, var redzēt novērtēšanā, var redzēt visos veidos, kā tas notiek. Un tas ir brīnišķīgi, jo viss avots ir tēvs. Kā es arī iepriekš runāju, ka mīlestība viņa ir pacietīga un laipna. Viņa nekad neskauz nelielās, nepaceļ sevi. Viņa ir pazemīga un pieticība. Visa pamatā ir mīlestība. Ja mēs sākam skatīties no mīlestības puses, un man ir brīži bijuši, kad es tiešām kaut kur bišķi neizdaru, kā man vajag, vai neizdaru, kā es biju domājis, es dusmojos uz sevi, kaut teicu, saka, tā nedrīkst darīt. Es tevi mīlu, ja es tev neko nesaku, tev nav tiesības sev neko teikt. Un tā ir mīlestība. Viņa apsedz un apklāja visu, viņa apsedz visas mūsu neizdevības, visas mūsu vainas, visas mūsu nepareizās rīcības. Mīlestība ir tik spēcīga, ka mēs to neizprotam, bet mēs viņu izbaužam pa brīžiem. Tad brīži, kad es izbaudam viņu, un tad mēs esam laimīgi. Tad mēs jūtam, ka tētis mūs spēcīgi mīl, ka viņš tiešām pieskarās mums, un lai viņš arī brīžiem neko nesaka, bet viņš pieskarās tā, ka tu saproti, tas ir viņš. Un tas ir ļoti brīnišķīgi. Pēc es saku, ka mīlestība nekad neuzspiež. Ja uzspiež, tad tā vairs nav mīlestība. Tas ir egoisms un pacelšana. Tā ir mīlestība, viņa ir klusa, mīlestība ir mierīga. Viņa atnes šo pilnīgo mieru mūsu dzīvēs. Mīlestība ir atvērta, priecīga, viņai patīk darboties caur mums. Un ja caur mīlestību mēs tikai varam kaut ko veidot un pārveidot, mēs varam iet pie cilvēkiem un teikt, ka tētis mūs mīl, bet cik maz ir cilvēki, kas ir gatavi nodoties šai mīlestībai, jo mīlestība ir darbs, tas ir darbs pašam uz sevi. Ir daudz, kas ir jāpamet, daudz, kas ir jāatstāj, lai šī mīlestība augtu mūsos, jo ir tik daudz šķēršļu mūsu dzīvēs, kas aizstāja šo mīlestību, kas aizstāja ar citiem vārdiem, es mīlu to, šito, 5., 10., bet nevis patiesi es mīlu. Tas ir grūti, tas ir ļoti grūti, tāpēc ir tik maz cilvēku, kam ir šī vēlme mīlēt, jo vieglāk ir nemīlēt, vieglāk ir nedarīt. Man šoreiz ir tāda doma,
ka ja mēs meklēsim tēvu, tad mēs viņu atradīsim. Un viņš vēl vairāk grib, lai mēs nāktu pie viņa. Bet viņš ir laipns, viņš nekad neuzspiedīs. Tāpat kā Jēzus, tāpat Svētais Gars, viņš nekad neuzspiež mums sevi. Mums pašiem ir jāizvēlās. Un tieši tā iekšējā vilkme, tieši šis mīlestība, kas ir mūsos pret to, kas ir tēvs, ko viņš ir izdarījis mūsu dzīvē, kā viņš ir izmainījis mūsu dzīves. Tā ir mīlestība, ko viņš dod mums. Un tieši šī variantā mēs arī varam mainīties. Tikai caur mīlestību mēs varam mainīties, ne caur ko citu. Tāpēc es sev izsaku un arī visiem to novēlu. Meklēsim viņa vaigu, meklēsim viņu kā tēti, kā personu, kura mīl mūs. Es svētīti.